Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot šokolādes un Oreo batoniņus. Tos ir super vienkārši pagatavot un garšos jebkuram kārumniekam. Lai tos pagatavotu, tev vajadzēs 260 gramus Oreo vai Domino cepumiņus, 70 gramus sviesta, kas ir izkausāts, pamatmasē tev vajadzēs 160 gramus tumšo šokolādi, 90 gramus sviesta un vienu kārbu jeb 400 gramus iebiezinātā piena. Dekorēšanai es izmantoju dažus mini Oreo un M&M's končiņas. Sāc ar to, ka sasmalcini Domino cepumiņus. To var darīt cepumus iebarot maisiņā un sadauzot ar rulli, vai ieliekot virtuves kombainā un tos sasmalcinot. Nepārspīlē un nesasmalcini cepumus miltos, tev vajag neliels drupačus. Sasmalcinātajiem cepumiem pievieno izkausēto sviestu un kārtīgi samaisi. Kad esi kārtīgi samaisījis, masai viegli piespiežot vajadzētu turēties kopā. Ja tā īsti labi neturs, tad var pievienot vēl nedaudz sviesta. Es masu lieku kvadrātveida formā, kurā ir 25 x 25 cm. Protams, ieklāj cepumo papīru, lai nekas pie formas nepieliptu. Var izmantot jebkādu veidu formu, arī apaļu, bet iespējams tev vajadzēs nedaudz pielāgot sastāvdaļu daudzumu, lai nemainītos batoniņu biezums. Visu cepumu masu ielieku formā un izlīdzinu, kā arī ļoti stingri piespiežu. Kad masa vienmērīgi un stingri izlīdzināta, to liec leduskapī vai saldētavā. Tikmēr pagatavosim gardo pamatmasu. Sasmalcini šokolādi nelielos gabaliņos. Tad katlā liec iebiezināto pienu un sviestu. Nepārtraukti maisot to lēmi karsē. Masa ir jākarsē līdz tā kļūs nedaudz biezāk un krāsā ļoti viegli brūnāka. Svarīgi ir karsēt lēmi, lai pēc tam sviests neatdalītos no masas. Es masu karsēju apmēram 10 minūtes, līdz tā kļūs nedaudz biezāka. Tad katliņu noņem no uguns un pievieno šokolādi. Uzreiz sāc maisīt, lai šokolāde paspētu izkust. Visu kārtīgi maisi, līdz masa ir kļūs viendabīga. Šajā receptē ir ļoti svarīgi izmantot tumšo šokolādi, kura nav salda, jo iebiezinātais piens jau ir pietiekami salds. Tad no leduskapja izņem cepumu pamatnīti, kura jau ir paspējusi sacietēt, un pa virsu uzlej šokolādes masu. Masu nekavējoties izlīdzini, jo tā ātri sacietēs. Kad masa vienmērīgi izlīdzināta, var batoniņus izdekorēt. Es izmantoju mini Oreo un M&M's končiņas. Protams, vajag nedekorēt, var izmantot arī klasiskā izmēra Oreo cepumus. Tad masu liec leduskapī vai saldētavā uz vismaz stundu, lai tā kārtīgi atdzistu. Kad batoniņi atdzisuši, tos uzmanīgi izcel no formas un var sagriezt gabaliņos. Es no sākuma nogriežu nevienādās maliņas un tad sagriežu nelielos kvadrātiņos. Un lūk arī gatavie šokolādes un Oreo batoniņi. Es ceru, ka tev patika šī recepte. Es tev noteikti iesaku to izmēģināt, nenožēlosi. Ja pagatavo šo vai kādu citu no manām receptēm, neaizmirst sociālajos tīklos izmantot #BettīsRecepte. Neaizmirst arī sekot man Instagramā un Twitterī. Paldies arī Andai, kas Instagramā dalījās ar piparkūku bildi, kuras gatavoja pēc manas receptes. Uz tikšanos nākamajā video!